Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augstgodājamie Saeimas deputāti un augsti un ļoti cienījamā Saeimas deputātes, ministri, kolēģi. Ir tās teiciens, budžets un tā plānošana tā ir zinātne, kā vienmērīgi sadalīt neapmierinātību. To mēs arī šodien dzirdam. Bet mēs, ārlietu dienestā, lai arī neesam apmierināti, tomēr prioritizējam gan aizsardzību, gan drošību. Mūsu budžeta samazinājums ir 5,5 miljoni eiro salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Un tas ir uz tā fona, ka mūsu budžets ir viens no mazākajiem no visām nozarēm. Un lai arī ārlietu ministrija ir viena no drošības ministrijām. Mēs ārlietu dienests esam lepni būt mūsu valsts acis, ausis, mute, rokas pasaulē. Esam tie, kas ikdienu pārstāv Latviju, cilvēkus, uzņēmējus, citās valstīs, starptautiskās organizācijās, sabiedrībā, žurnālistiem. Mēs stiprinām ekonomiskās saites kopā ar kolēģiem ekonomikas nozarē, bet mēs arī rūpējamies par mūsu cilvēkiem visur, kur viņi dzīvo. Un šodien vēlos izcelt 3 virzienus, kur koncentrēsim mūsu resursus, arī pēc to griešanas, un tā būs valsts drošības stiprināšana, ekonomiskās izaugsmes un labklājības veicināšana, un mūsu valsts piederīgo interešu aizsardzība un diasporas interešu pārstāvība. Mēs aktīvi iestājamies par NATO aizsardzības finansējumu palielināšanu līdz 5% attiecībā uz visiem sabiedrotajiem. Un gatavojoties nākamā gada samitam, NATO samitam Ankarā, tā ir un paliks viena no prioritātēm. Lai nebūtu tā, ka tikai mēs, Baltija, Polija un vēl dažas valstis ceļam aizsardzības izdevumus būtiski, bet to darītu arī citi, un lai solījumi tiktu izpildīti, jo arī no tā ir atkarīga NATO aizsardzības plānu un NATO drošība, plānu izpildu un visa NATO drošība. Man ir prieks, ka mūsu balss ir sadzirdēta arī Vašingtonā. Ir nostiprināta vēstniecība, aktīvs lobijs, un tas ir sekmējis Baltijas drošības iniciatīvu atbalstu ASV, Kongresā, Pārstāvju palātā, Senātā. Tas palīdz stiprināt mūsu aizsardzības spējas visā Baltijā un Ziemeļaustrumu flangā. Paldies deputātiem, kas aktīvi iesaistījušies sadarbībā ar ASV. To darīsim arī nākamajā gadā. Tāpat turpināsim visaptverošu atbalstu Ukrainai. Ne tikai 0,25% vispār no Latvijas iekšzemes koprodukta. Tas ir ieguldījums mūsu pašu drošībā, bet arī no ārlietu ministrijas budžeta kopā apmēram 5% 25. gadā tiks novirzīti Ukrainas atbalstam. Gan vēstniecības darbam, atbalsta NATO programmām, Eiropas Savienības integrācijas perspektīvai, attīstības sadarbības projektiem un citiem. Krievijas vājināšana. Atcerēsimies, ka pagājušā gada laikā Krievija ieņēmusi mazāk kā 1% no Ukrainas teritorijas. Un visi tie strateģiskie mērķi, ko Kremļa miesnieks mēģinājis pasludināt, nav piepildījušies. Krievija tiek mērķtiecīgi vājināta gan kaujas laukā, gan ar Eiropas Savienības, ASV un citu starptautisko partneru sankciju palīdzību. Liekt Krievijai naudu, tehnoloģijas, starptautisko atbalstu. Tās ir tās mūsu prioritātes. Vājāka Krievijas kara mašīna nozīmē drošāku Latviju. Sankcijas strādā, un neticiet dezinformatoriem, kas mēģina apgalvot pretējo, it īpaši jau Krievijas avotiem. Krievijas kārā ekonomika stagnē, budžeta deficīts ir dubultojies šī gada laikā, tās rezerves sarūk, ienākumi no energoresursiem ir kritušies par 20%, Kremļa režīms pārnes kārā ekonomiskos slogu uz mājsaimniecībām un padara izmaksas vairs neignorējamas. Tā paaugstina nodokļus, inflācija saglabājas augsta un uzņēmumiem, kas ienes apmēram 24% no Krievijas budžeta ienākumiem, federālā budžeta ienākumiem, draud bankrots. Vienlaikus mūsu uzņēmēji un mūsu sankciju uzraudzības dienesti turpina ciešu sadarbību. Un paldies tiem uzņēmējiem, kas ir atteikšies no sadarbības ar Krieviju un nemēģina apiet sankcijas. Vienlaikus Latvija kļūs arī redzamāk uz globālās skatuves. Pirmo reizi vēsturiskā balsojumā mēs esam ievēlēti ANO drošības padomē. Un no 1. janvāra sāksim tur darbu.
Tas ļauj nodrošināt starptautisko atbalstu gan Ukrainai, redzamību jautājumiem, kas mums ir svarīgi, bet arī izgaismot tos jautājumus, kā Krievijas agresijas nosodījumu un tā turpināšanu. Tāpat tā ir iespēja izcelt Latvijas uzņēmēju, pētnieku un universitāšu radītās inovācijas un sasniegumus. Attiecībā uz ekonomikas un labklājības prioritāti. Man ir prieks redzēt, ka pirmajā pusgadā šogad eksports ir pieaudzis par 1,8%. Un arī investīcijas Latvijai piesaistīts vairāk kā 170 miljonu eiro apmērā. Tas ir bijis kopīgs darbs ar kolēģiem LIJā, ekonomikas ministrijā un citur. Bet ir īpaši ar privāto sektoru. Un šeit daži konkrēti rezultāti, ko arī paredzam turpināt nākamgad. Āzijā un Japānā tirgus atvēršana uzņēmumam Latvijas Finieris mēnešiem konstanti strādājot, lai izspiestu Krievijas dempingu, labvēlīgāku tarifu panākšanu Latvijas kokrūpniekiem, ASV iepratim konkurentiem. Tāpatās esam, piemēram, pagājušā naktī saņēmu ziņu no Latvijas vēstnieka Japānā, ka Latvijas uzņēmums Fortis Energy jau ir saņēmis atbalstu no Japānas uzņēmumiem pašiem izveidot ne tikai pārdot savu produkciju tur, bet arī izveidot konkrētu pārstāvniecību. Un to grib paši Japāņi. Līdzīgi Korejā, arī Ukrainā viņi ir iegājuši. Un tādi paraugi ikdienas darbā ar vēstniecībām ir daudzi. Un par to arī ir patiesi liels prieks. Mēs esam sekmīga valsts. Mums ir sekmīgi uzņēmēji. Tāpat tehnoloģijas, mākslīgā intelekta un valodas modeļa attīstība. Tilde faktiski ir pirmais lielās valodas modelis visā Eiropas Savienībā. Uz tā pamata mēs esam palīdzējuši Ukrainai izveidot īpašu modeli Eiropas Savienības tiesības aktu tulkošanai ar tildes mākslīgo intelektu. Savukārt Hamburgas ostā LMT plāno digitālās inovācijas, palīdzot Hamburgai apgūt to, kas mums jau ir. Zinātnē, kvantu tehnoloģiju pielietojumu drošībā un aizsardzībā. Ģeopolitiskā situācija, protams, prasa kopēju sadarbību, un man ir prieks, ka palīdzējām tiešām Rīgas Tehniskajai universitātei un Dānijas Nils Bohr institūtam noslēgt sadarbības memorandu. Tas ļaus praktiski sadarboties šiem te kompetences centriem, kas ir mūsu reģionā, Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā. Tāpat dronu uzņēmumi un ar tiem saistītie tehnoloģiju uzņēmumi, tādi kā komunikācija, kā saftehnika un citi. Tās ir unikālas tehnoloģijas, unikāla produkcija, un mums ir patiesi prieks viņiem palīdzēt. Daži vārdi arī par attīstības sadarbību. Latvijas attīstības aģentūras CFLA certificēšana kā Eiropas Savienības certificētai aģentūrai, ko mēs paveicām kopīgi Finanšu ministrijas kolēģiem, ļauj izmantot Latvijas ekspertīzi starptautiski. Tā ļauj piesaistīt līdzekļus, kā piemēram Uzbekistānā, kur 3. daļa no Eiropas Savienības finansējuma projektiem labas pārvaldības jomā īsteno Latvija. Un tas ļauj aptuveni 70% no finansējuma, ko CFLA apsaimnieko, palikt Latvijā. Un tā ir vairāk kā divkārša atdeve. Un jāsaka vienlaikus, protams, ka nav viss ideāli. Tad, kad pārņēmām ārējās tirdzniecības funkciju pirms aptuveni 10 gadiem no ekonomikas ministrija, finanses te nesekoja, un arī citi resursi nesekoja. Tā kā daram to pašu esošo resursu ietvaros. Un arī kopumā pildam ar vien plašāku uzdevumu loku ar tiem pašiem resursiem, kas bijuši mūsu rīcībā. Un viens fakts. Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai, tā saucamajai turisma veicināšanai, ir paredzēts lielāks finansējums nekā visai ārlietu ministrijai un vēstniecībām reprezentācijai pasaulē kopā. Un tas neparāda to, ka mēs gribam kādam kaut ko griezt. Nē, tas parāda mūsu efektivitāti, bet ārlietu dienestam ir jābūt pienācīgi finansētām. Eiropas Savienība ir un būs svarīgākais instruments mūsu Latvijas labklājības celšanai, savienojot mūsu resursus ar Eiropas Savienības resursiem, un tāpēc darbs pie Eiropas komisijas priekšlikuma nākamajam daudzgadu budžeta posmam no 28. līdz 34. gadam ir prioritāte mūsu
ministru kabinetam. Un ko mēs darām? Mēs strādājam pie tā, lai tie atspoguļotos Latvijas prioritātes, drošība un aizsardzība, kohēzija, kopējā lauksaimniecības politika, finansējums Rail Baltica un arī, lai kopējais ES budžets būtu lielāks nekā pašlaik. Vienlaiks Eiropas Savienība ir Latvijas drošības stūrakmens. Stiprinot austrumu robežu, mēs stiprinām arī ar Eiropas līdzekļiem militāro mobilitāti, attīstam aizsardzības industriju un citas lietas. Par cilvēkiem un diasporu sabiedrības iesaiste ir ikdienas darbs. Mūsu eksperti, akadēmiskie eksperti, mūsu uzņēmēji, viņu zināšanas, tas palīdz dienestam veidot kompetenci, tas palīdz viņiem būt efektīvākiem, un vienlaikus tas ļauj arī pārstāvēt viņu intereses pasaulē. Un attiecībā uz konsulāro dienestu pirmkārt milzīgs paldies maniem konsulāriem kolēģiem, kuri tiešām pašaizliedzīgi strādā krīzes situācijā. Atcerēsimies pavisam nesenu situāciju Izrēlā, kur nācās evakuēt veselu rindu cilvēku. Un tāpēc atgādinu, ka ir jauns konsulārais reģistrs, ērtāks lietošanai izveidots, un portālā Latvija LV tas ļauj visiem ceļojošiem uz ārzemēm reģistrēt īstermiņa ārvalstu ceļojumus. Tas ļauj mūsu konsulāriem kolēģiem zināt, kurās no iespējams bīstamām vietām mūsu pilsoņi atrodas. Un arī šeit esam efektivizējuši un inovējuši. Mobilās pasu stācijas ļauj sniegt pakalpojumus tautiešiem visā pasaulē. Pirmo reizi šogad tādu arī tika aizbraukts arī uz Dienvidu Ameriku, Čīli, Brazīliju, Argentīnu, kur noformējām vairāk kā 1000 dokumentu mūsu tautiešiem. Mēs turpināsim atbalstīt arī diasporas organizācijas, īpaši tur, kur studē un strādā mūsu jaunā paudze. Gribam viņus savest kopā ar Latvijas uzņēmējiem, turpināt rīkot Pasaules latviešu ekonomikas inovāciju fórumu, tāpat tās starptautiskās organizācijas strādājošo Latvijas profesionāļu fórumu un citus pasākumus. Latviešu pasaulē ir nacionālais kapitāls, mūsu tautas kapitāls, un viņu zināšanas un tīklojums ir tas resurs, kas stiprina Latviju. Mēs gribam viņus atpakaļ, saglabāt viņu zināšanas, saglabāt viņu prasmes Latvijai. Vienlaikus arī atceramies, ka mēs pārstāvam Latvijas starptautiskajās cilvēktiesības institūcijās, un arī tur nav bijis neviegls laiks šajā gadā, un neparedzam tādu arī nākamgad. Šogad uzvarējām vairākas būtiskas tiesas, Djerī un citi par Latviju, 18. gada izglītības reformas posmu, pirmskolas izglītības iestādēs pierādījām, ka tas nav radījis iesniedzēju tiesību uz izglītību un diskriminācijas aizliegumu pārkāpumu. Vaļeļuina un citi pret Latviju, ka valodas reforma nav diskriminācija pret minoritātēm. Džibūtī un citi pret Latviju, kad reforma ir attiecināma arī uz privātajām skolām un tā tālāk un tā tālāk. Jā, nākamā gadā mūsu budžets tika samazināts. Mēs tam piektam, jo mēs prioritizējām aizsardzību. Bet darbs nav mērams tikai ciparos. Mēs neesam uzņēmums vai aģentūra. Tā ir Latvijas klātbūtne valsts pasaulē. Un nākamā gadā atceramies to, ka no 98,8 miljonu budžeta ārlietu ministrijai 95% ir nesamazināmie izdevumi. Tās ir telpas, to uzturēšana, iemaksas starptautiskās organizācijās, visu ministriju komandējumu uz Eiropas Savienības darba grupām un padomēm. Un tā tālāk, attiecīgi, nodrošinot 46 diplomātsko un konsulāro pārstāvniecību darbību visā pasaulē, mūsu rīcībā reālai pārstāvībai ir tikai 4,1 miljonus gadā. Un nē, mēs neesam atgriezušies pirms 2008. gada krīzes darbinieku skaita, bet uzdevuma atbildība pieauga. Un mēs turpināsim to darīt ar lojalitāti, atbildību un pārliecību, ka Latvija ir veiksmīga valsts, ka mēs esam droši, mums nav militāru draudu, mēs vēlamies tā arī saglabāt. Mēs esam redzama un ietekmīga valsts pasaulē. Un tāpēc, cienījamie kolēģi, deputāti, paldies par jūsu atbalstu, paldies par vienotas ārpolitikas īstenošanu ārpus Latvijā. Latvijā mēs varam strīdēties, tā ir demokrātija, bet ārpusē mums jābūt vienotiem, mums jāpārstāv sava valsts. Un no manas puses varu pateikt, ka mēs turpināsim šo darbu, veidot kopīgu vienotu ārpolitiku ar tiem resursiem, kas mums ir,
un tas būs sekmīgi. Lielas paldies!